Kurš var pateikt tādu uz atbildētu jautājumu? No kurienes radās šis vārds līgatne? No upītes, ja? Labi, to zina visi. Tagad, kad mēs paskatāmies uz to bildi, kas tur ir, ja? Tur rakstīts, ka mēs esam tik augstu, kā Pētera baznīca skatu laukums, ja? Tad cik mēs esam augstu attiecībā pret jūru? Kas būs tuvāk šai atbildē, tad dabūs to dāvanu. Puisis, atnes tur to, man tā dzeltens maisiņš ir. Zirīdā, paņem lūdzu, atnes tur maisiņu, tur tā dzeltens. Šeit šī meitene pateica gandrīz pareizi. 123 ar kapekām mēs atrodamies šeit patreiz virs Rīgas, virs jūras līmeņa. Un Līgatnes upīte, no kuras ir radies šis vārds, Līgatne, šī upīte iztek no Nītauras no 208 metrus augstumā virs jūras līmeņa un ietek Gaujā 17 metrus virs jūras līmeņa. Tad mēs visi sēžam tikpat augsti, tā mēs sēdētu Pētera baznīcas skatu laukumu tornī. Par to ir prieks par skaisto dienu, par šo visu, kas ir izkārtojis. Mums ir nenogrendināmais kreiseris Ainārs Steins. Paldies viņam par to, kad ir šis skaistais, brīnišķīgais akmeņu dienas diena. Paldies jums par uzmanību. Un šī dāvana ir, tā ir oriģināli, nāc pakaļ lūdzu. Paskaties. Var jau uzvilkt, arī parādīt cilvēkiem vēlāk, ka tā pieņemts ir patiesi. Skaisti, labi, ka patikās. Līdz ar to es beidzu to savu. Es jau varu runāt ilgu un dikti, jūs ziniet, bet vienkārši negribu traucēt jums, kad iekšoties un priecāties. Paldies vēlreiz par uzmanību.